Es biju, man liekas, 2 nedēļas pirms projekta dokumentu iesniegšanas procesa beigām, un es zināju par to projektu. Tad es pajautāju tev, vai mēs paspēsim. Un tu man teici droši, ka Anastasija, neuztraucieties, mēs paspēsim. Tas bija ļoti labi, jo pārējie, kam es jautāju, viņi teica, ka diez vai jau laiks iet klāt un tur nebūs iespējas paspēt, bet mēs paspējām. Kāds bija tev tas Eiropas projekts, uz ko mēs beigās tur pieteicāmies? Mēs pieteicāmies uz lauksaimniecības zemes ieaudzēšanu. Un tad sanāca, ka man tas bija ļoti izdevīgi. Jūs aprēķinājāt un samaksājāt uzreiz ar noteiktu laiku. Man nebija vispār nekādas šaubas, ka tur kaut kādas neusticības ir. Tad kopā ar tevi mēs vienojāmies par to, ka mēs veiksim meža ciršanu, atjaunošanu un piesaistījām arī Eiropas fondus. Kas ir patīkams šajā visā, kas tevi pārsteidza vai likās tik forši, ka citur tā nav, un kas ir tas, kas tev likās tiešām kaut kas unikāls? Viennozīmīgi, ka tā, ka tu paņēmi mani aiz rociņas un izvadīji visus procesus, mums bija ļoti viegla saruna, bija skaidri noprecizēti, paskaidrots, ko mēs darām, un ja man bija jāiet parakstīt kaut kādus dokumentus vai bija jāiet kaut kāda platforma, tu vienmēr biji blakus un palīdzēja man iet cauri procesu. Ne visi tā dara. Visi saka, aizpild lūdzu anketi vai aizpild platformu, un tu seši un tu neko nezini, bet tu atceries, kā mums bija. Es tev sūtīju screenshotus un kas jādara. Un Anastasija šis. Tas bija baigi forši.